Latvijas Bankas prezidenta ievēlēšanas process tomēr izrādījās Sīzifa akmens. Sengrieķu mitoloģijā Sīzifs bija valdnieks, kurš centās apmānīt dievus un tika bargi sodīts. Tādēļ viņam mūžīgi bija jāstumj kalnā milzu akmens, taču, tuvojoties virsotnē, tas allaž ripoja atpakaļ. Tomēr, kolēģi, šodien ar cerību mēs skatāmies uz šo Saeimas sēdi, tā nes cerību, ka ar kopīgiem spēkiem un arī apvienotā saraksta frakcijas palīdzību iespējams šo akmeni beidzot izdosies uzstumt kalnā augšā. Turklāt mūsu valsts drošības risku, nenoteiktības un ģeopolitiskā negaisa apstākļos stabila, praktiski un politiski neatkarīga, mērķtiecīga un arī ambicioza Latvijas Bankas vadības izraudzīšanās ir kritiski nozīmīga šobrīd Latvijai. Apvienotais saraksts skaidri formulējas prioritātes un mērķus, kur ambiciozi un profesionāli vadīta Latvijas Banka būtu tik nepieciešamais atbalsts šo mērķu sasniegšanā. Pirmkārt jau sabiedrības ekonomiskā drošība. Tas ietver zemu inflāciju, drošs un pret krīzēm noturīgs finanšu sektors, droši ātri lēti maksājumi, kas būtiski pieejami arī krīžu situācijās. Tātad, lai mēs būtu gatavi dažādām krīzes situācijām. Otrakārt, ievērojami labāka finanšu pakalpojumu pieejamība, kredītu pieejamība un svarīgi arī kredītu cena, kas būtiski būtu ne augstāka kā vidēji Eiropā. Mūsdienīgi klientu vajadzībām pielāgot pakalpojumi un plašs pakalpojumu tīkls, pakalpojumu pieejamība banku pakalpojumos Latvijas reģionos. Treškārt, daudzveidīgs un starptautiski konkurētspējīgs finanšu sektors. Pirmkārt, kolēģi, ir nepieciešams remonts pēc finanšu kapitālā remonta, kas paralizēja Latvijas asinsriti. Otrs, beidzot ieviešot mūsdienīgu kooperatīvo krājasdevu sabiedrību regulējumu. Trešais, attīstot nebanku un fintech sektoru. Un, protams, arī pēdējais, ilgtspējīga, daudz straujāka Latvijas ekonomikas izaugsme. Vispirms jau sniedzot atbalstu politikas lēmējiem ar kvalitatīvu analīzi un adekvātu mūsu situācijas novērtējumu un vērtīgiem rīcības ieteikumiem, kā arī ieviešot pasaules līmeņa mākslīgā intelekta instrumentus un modernu datu pārvaldību finanšu sektorā un atbalstot šādu spēju ieviešanu arī valstī kopumā. Cienījamie kolēģi, nopietnā un gan detalizētā diskusijā apvienotā saraksta frakcijā, uzklausot Mārtiņa Kazāka redzējumu par veicamajiem darbiem Latvijas Bankas prezidenta amatā, varam secināt, ka tas ietver šīs prioritātes un apliecina skaidru izpratni, kā to realizēt. Ņemot vērā viņa augsta līmeņa profesionalitāti un, kas būtiski, arī drosmi kandidēt tik politiski neskaidros apstākļos, apvienotā saraksta frakcija rīkojās valstiski atbildīgi un janvāra vidū izvirzīja Mārtiņu Kazāku kā Latvijas Bankas prezidenta amata kandidātu, kurš šodien ir vienīgais kandidāts Saeimas balsojumam un par kuru atbalstu Saeimas pārliecinošā vairākumā mēs būtu spējīgi šodien vienoties. Apvienotais saraksts uzsver, ka Latvijas Bankas likumā skaidru un nepārprotamu noteiktā Latvijas Bankas, tās prezidenta un padomes politiskās neatkarības principu ievērošana ir kritiski svarīga. Par ļoti nepārdomātiem var uzskatīt augstu politisku amatpersonu izteicienus, ka, citēju, ja Latvijas Bankas prezidents būtu visu darījis, kā deputāti grib, varbūt viņam būtu atbalsts. Kolēģi, tas ir starptautiskās uzticamības jautājums. Lai Latvijas Banka spētu nodrošināt kvalitatīvu likumā noteikto funkciju pildīšanu un devumu mūsu ekonomikai un finanšu sektoram, tā nedrīkst atrasties subordinācijas attiecībās ar valdību vai atsevišķiem politiķiem. Tā jāspēj neatkarīgi, brīvi un ilgtspējīgi vadīt un analizēt procesu sabiedrības un valsts interesēs. Pāri politiskajiem vēlēšanu cikliem, politiķi var par partiju šaurajām interesēm, viena gada valsts budžeta vai īstermiņa ambīcijām un kompromisiem. Un būtu nesaprātīgi prasīt arī no Latvijas Bankai pildīt izpildarus vai citu institūciju darbu, jo tas rada apdraudējumu centrālās bankas galvenā mērķa, proti cenu stabilitātes jeb zemes inflācijas nodrošināšanai. Bet ko varam noteikti prasīt, būt par daudz aktīvāku un augstu profesionālu sadarbības partneru Saeimai, kas kā jaudīgākais ekonomikas ekspertīzes centrs Latvijā mums spētu dot analīzi un ieteikumus,
kas būtu stabils pamats, lai kopīgiem spēkiem mēs spētu rast atbildes Latvijas ekonomikas, drošības un stabilitātes izaicinājumiem. Kolēģi, aicinam atbalstīt Mārtiņa Kazāka kandidatūru. Paldies!